Ejam! Mēs taču dodamies uz jūru! Tofik! Ko tu dari? Tu taču vari nokrist uzmanīgi! Nokrist! Lūdzu, ātri kāp vienkārši pa trepēm, nevis šļūt pa trepju margām. Nu, visi skaties uz mani! Ko tu dari? Kas te popūši? Tofik, kas tev notika? Tu nesasities? Bērni lēnāk un uzmanīgi, pa trepēm nevar ātri skriet, lēnāk! Tofik! Kā man sāp? Tofik, kas ir noticis? Tofik! Es nokristu! Jā, mēs redzējām, ka tu nokriti, jo Tofik nedrīkstēja šļūkt pa trepju margām. Tagad man sāp kājā. Tagad tev sāp kājas un būs jānāk pie manis. Es gribu uz rociņas. Jā! Tofik! Man sāp kāja. Es esmu nabadzīgs. Nē, tu neesi nabadzīgs. Bērni, kā jums liekas? Kurš ir vainīgs pie tā, ka Tofikam tagad sāp kāja? Skolotāja. Tofik! Jā, Dilara. Viņš pats ir vainīgs. Viņš neklausīja pieaugušiem. Pareizi. Mēs taču teicām, ka tā nedrīkst. Ko lai mēs tagad darām ar viņu? Ko lai mēs darām? Надо ему наложить гипс. Ģipsi jāuzliek. Tu domā, ka Tofikam kājiņa ir salauzta? Man liekas, ka nē. Man liekas, ka apsētēsim kāju un viss. Dilara, lūdzu, apsien Tofikam kāju ar marli. Šī kāja viņam sāp. Uzmanīgi. Jā, es pieturēšu. Это Tofik. не больно. Tieši tā, tas nav sāpīgi. Un Tofik, tagad tu zināsi, ka pa trepju margām šļūkt nedrīkst, jo tā var nokrist. Un arī bērni steidzoties tevi glābt varēja nokrist. Катька, тебе жалко меня? Nē, Tofik, tu pats esi vainīgs. Никто тебя не толкал, Тофик, так что не плачь. Ты сам виноват. Сам скатывался с этих перил. Uzreiz vieglāk. Un tagad ar apsaitētu kāju tu pats nekur nevarēsi aiziet uz jūru. Mēs tevi nesīsim. Tūlīt mēs tevi ieliksim somā. Paldies, Amanda! Давай. Nu, Tofik, nāc kopā ar mums uz jūru. Man sāp kāja. Man sāp dubsi. Uz jūru mēs ejam caur mežu. Vai, Dilara, tu zini, kas aug mežā? Sēnes, ogas. Kas dzīvo mežā? Dzīvnieki, putni. Kaķi, vai tu zini, kādas ir sēnes un ogas? Visas ir ēdamas, vai ir daļa tādu, kuras tomēr nevajadzētu ēst? Jā, Dilara? Ir sarkana mušmiere. Jā. Как сказать, бледная погода? Un baltās mušmieres arī, jā? Balta mušmiere. Baltas un sarkanas. Tas ir indīgas senes. Tādēļ mežā nekad nevar ēst visu, kas ienāk prātā. Un ar ogām ir tāpat, ir arī indīgas ogas. Bet vēl mežā kaut kas dzīvo, no kā ir ļoti, ļoti jāuzmanās. Vai, Dilara, tu zini? Vai kāds cits varbūt zina? Kas dzīvo? Tā šitā lien pa zemi no kā čūska, Amanda, tieši tā. Indīga čūska. Indīgas čūskas. Čūskas var arī iedzelt, vai ne? Tāpēc no čūskām ir jāuzmanās. Un, Iļuša, vēl zināt, mežā dzīvo ērces. Un no ērcēm arī ir ļoti jāuzmanās. Vienmēr, kad atnākam no meža mājās, mums ir jāapskatās vienkārši, vai kāda ērce nav atnākusi kopā ar mums, vai ne? Tātad mežā ir jābūt uzmanīgam. Un tagad mēs zinām, ka mums ir jādodas mājās un pēc jūras mēs izlasīsim enciklopēdijā, kuras sēnes un ogas ir indīgas un kuras mēs droši varam ēst. Labi?
Dodamies uz jūru! А еще я знаю, как змеи кусают. Nu, mežam esam izgājuši cauri un tūlīt jau būsim pie jūras, bet lūk, šoseja. Kā mēs šķērsosim šoseju? Tā ir Gājēju pārējā. Tā ir gājēju pārēja, tev ir pilnīga taisnība. Vai ir droši šķērsot ceļu, ja ir gājēju pārēja? Nē. Nē, kāpēc nē? Vēl ir paskatās uz kreisi. Jā, Pa kreisi un pa labi. jāpaskatās pa kreisi, pa labi, un Ja mašīnas nav, jāiet. tad ir jāiet, jā. Jā, droši iet. Jā, vai arī, ja mašīnas ir, bet tās ir apstājušās, jo tās redz, ka mēs tūlīt šķērsosim ceļu. Tātad tagad paskatāmies pa kreisi, paskatāmies pa labi, mašīnu nav, mēs droši varam šķērsot ceļu. Ceļam esam pārgājuši pāri, cauri mežam arī esam izgājuši un tik daudz zinām, kādas ogas nedrīkst ēst, kādas sēnes nedrīkst ēst, kā pareizi šķērsot ceļu. Ja Tofiks tikai mūs klausītu, tad viņš nekad vairs nesasistu ne kāju, nekas cits slikts arī ar viņu nenotiktu. Re, kur jūra! Laid man ārā! Nekliedz tik skaļi, nekliedz tik skaļi! Kur ir jūra? Jūra, lūk, tur, visapkārt jūra. Jā, kā tava kāja? Vai sāp vēl? Es par viņu aizmirsu. Jā, jo man liekas, ka tu biji aizmidzis. Mēs ar bērniem gājām cauri mežām, šķērsojām ceļu, un bērni visu zina, kā ir droši jāšķērso ceļš, kas jādara mežā, kuras sēnes drīkst ēst, kuras nedrīkst ēst. Mēs visu tev pastāstīsim, kad būsim mājās, labi? Labi. Bet tagad ir jāiet uz jūru. Cik skaisti. Jā. Tāda liela jūra, Tā ir Baltijas jūra. Tieši tā, Baltijas jūra. Cik skaista jūra, vai ne, Tofik? Jā. Bet kāpēc kaķi neiet uz jūru? Kāpēc? Man sap kāja. Tev sāp kāja? Tāpat kā Tofikam. Tofik, redz, jūs abi esat vienādi. Bet Tofiks šļūca pa kāpņu margām. Kāpēc tev sāp kāja? Mēs tālu gājam. Jā, mēs tālu gājām cauri mežam, pāri ceļam, un tikai tad nonācām pie jūras. Nabadzīņa, kaķika. Un kaķē ir jaunas skaistas kurpes, tāpēc jau arī tā kāja laikam būs nobērsta. Tā, es vispār to zinu. Viņai vajag plāksteru. Plāksteru? Jā. Plāksteri. Tātad kaķei uz kājas uzlīmēsim plāksteri. Jā. Labi? Nabadzīņa. Jā, man ir līdzi plāksteris. Meitene, kāķiņka. Jo es jau zināju, ka gan jau ka kādam noberzīs kāju. Lūk, uzlīmēsim tev plāksteri. Ja? Jā. Ļoti sāp, kaķka. Nesāpēs, tūlīt Nesāpēs. jau vairs nesāpēs. Dod man kāju. Pūt, lai nesāp. Un tagad nesāp. Nu, re, Nu. kārtībā. Paldies. Lūdzu. Bērni, nāciet lūdzu visi šurp! Nāciet šurp! Nāciet šurp. Nāciet. Juhā. Es jums vēl kaut ko vēlos pastāstīt. Dilara, nāc sēdies lūdzu. Iļuša sēžas arī blakus.
Mēs šodien visu dienu gājām un esam atnākuši pie jūras. Iļa, vai ne? Jā. Bet ir daži noteikumi. Daži noteikumi, kas ir jāievēro, ja mēs esam pie jūras. Jūs man palīdzēsiet izlasīt? Jā. Jo Tofikam ir jāiemācās ļoti daudz lietu, kas nav uz viņa planētas, bet ir uz mūsējās. Jā. Vai ne? Tā, Dilara, vai tu man palīdzēsi lasīt? Visi kopā lasīsim. Šie ir daži likumi, Tofik. Likumi, kas ir jāievēro, ja mēs esam pie jūras. Jā. Nu tad lasām visi kopā. Nedrīkst peldēties sakarsis. Ko tas nozīmē? Dilara, ko tas nozīmē? Нельзя плавать, Когда очень жарко. когда жарко. Когда Jā, очень жарко. Tofik, kā tev liekas, kāpēc? Kāpēc? Jā, Varbūt jā, tāpēc, ka может быть солнечный удар. jā. Tāpēc, ka krastā ir ļoti karsts, Jā. ūdens var būt augsts Jā. un var palikt slikti. Jā. Vai ne? Tāpēc tad Kontrasts. kontrasts, ļoti liels kontrasts. Tieši tā. Labi, to likumu tagad tu zini, Tofik. Jā. Nākamais likums. Nākamais. Lasām visi kopā. Jānesa cepure. Aha, tas jau uz tevi ļoti attiecas, jo tu jau zini, kā mums gāja ar cepuri. vai Jā. ne? Jānēsā cepure. Kāpēc, Dilara? Kāpēc pie jūras jānēsā cepure? Mums tagad nav nevienam. Nus, Amanda, kāpēc? Потому что может быть удар. Jā, lai galva pārāk nesakarstu. Можно больницу. Lai galva pārāk Ļoti nesakarstu. slikti Dilara, jūtos. nāc man, jā, tu vienreiz jau jūties ļoti slikti, Jā. atceries? Labi. Nedrīkst peldēt dziļi. Kāpēc? Kāpēc bērns viens pats nedrīkst peldēt dziļi? Плавать, когда Glubako. Jā, Потому что tālu. утонуть можно, если кто не умеет плавать. Tieši tā, ja labi nemāk peldēt, var sanākt ļoti bēdīgi, Tofik. Tādēļ dziļi viens pats neej. Tālu jūrā neej viens pats peldēt. Ja? A ja ir pieauguši? Ja ir pieaugušie, tad viņi pieskata tevi. Tad drīkst peldēt. Skaidrs. Ja? Tad, Jā. ja viņi pieskata, tad drīkst peldēt. Labi, nedrīkst. Nedrīkst peldēties nepazīstamā vietā. Jā, kāpēc? Tāpēc, ka es nezinu, kas tur ir. Tieši tā, tu nezini, Dziļi cik tur vai- dziļš. Jā, tātad Vai vēl dziļāk? nepazīstamā vietā peldēties nedrīkst. Un pēdējais likums. Bērniem ir jāpeldās pieaugušā klātbūtnē. Nu, to jau mēs izrunājām. Vienmēr ir jābūt blakus pieaugušajiem, jo ja nu kaut kas notiek, lai var aiziet palīgā. Jā. Jā, tas nozīmē, ka jūrā vieni paši bez mums, bez pieaugušo klātbūtnes iet nedrīkst. Nedrīkst. Sarunājuši? Jā. Nu, redz, cik jauki. Labi, tātad mēs zinām daudz jauna. Mēs zinām, kā jāuzvedas mežā, mēs zinām, kā jāiet pāri ceļam, un mēs zinām arī, kā ir jāuzvedas pie jūras. Jā. Nu, mūsu vasara var būt droša. O, Jā. Beidzot, mēs esam mājās. Tuk, tuk, tuk. kas tur ir? Te Liene. Tofik, varbūt tu tomēr celsies? Mēs esam mājā tagad. Nu, izlien ārā un paskaties, kur mēs esam. Re, kur es esmu? Es esmu studijā. Jā, noguri. Ļoti. Visu dienu tā gāji ar savām kājām. Visu dienu skrēji cauri mežam kopā ar bērniem. Jā. Pie Tofik, un tev vēl nav kauna teikt jā? Kurš tevi nesa? Nu, pajokoju. Pajokoju. Labi, uz malā. Ну что сказать, вот у меня ножка не болит, mana kāja nesāp vairāk. Protams, ka tagad tev vairs kāja Bet es nesāp. esmu ļoti noguris. Tu esi ļoti noguris. Ļoti. Visu dienu gulēt somā, Jā. tas nav nieks.
Vot, jā. Jā, bet Tofik nākamreiz gan tā nedara, tāpēc, ka kaķa visu dienu tevi nesa. Un to arī nedzirdēja, mēs runājām mežā par to, kādas sēnes Es nedrīkst. neesmu smags, es esmu mājs bērniņš. Kaķa nebija maza? Dilara nav maza? Nu, Viņi ir kauns. lieli. Es esmu mājs. Tofik, tev ir 8 gadi. Mēs nu pat nosvinējām dzimšanas dienu. Dilarai arī ir 8 gadi. Nu, Nu, labi. Es visu sapratu. Bet Tu man neesi- patīk. Uz rociņas man patīk. protams. Soma man Jā, patīk. un tikai pie jūras. Oh, jūra! Es nekad neredzēju jūru, nu. Protams, man prieks, ka tu šodien to redzēji, bet īstenībā nākamreiz sarunājam tā, tu klausi un dari to, ko tev saka, nevis šļūts pa kāpņu margām. Protams, ka tu nokriti un sasities, bet labi, ka viss ir kārtībā. Bet, Tofik, kaut ko līdz galam tu tomēr nedzirdēji tai somā guļot, tāpēc nāc pie manis un mēs tūlīt mācīsimies par to ceļa šķērsošanu. Nāc Labi. šurp, nāc. Nu parādi, kā tava kāja jūtas. Dod man savu kājiņu. Au, nē. Tev taču otras sāpēja, Tofik, mīļais. Nu nekod man. Tofik, Fiksi līnija. Ātri? Ātrāk, jā. Tofik, Jā. tās jau nav sacensības. Nu. Paga. Nu, kā tev tur ir? Marli mēs metam prom, Uzreiz vieglāk. kājiņā vieglāk? Jā. Nu, ļoti jauki. Tā, dārgais draugs, un tagad mēs paspēlēsim kādu spēli. Es tēlošu cilvēciņu, un tu man teiksi, kā man ir jāšķērso iela. Sarunāts? Sarunāts. Sarunāts. Nu tad, Mašīnas vajag tev? mašīnas man vajag. Nes šur mašīnas. Tu tas. Tu velc lielu kravas mašīnu. Labi. Labi. Ļoti skaisti. Pirmā kravas mašīna ir klāta. Atved otro kravas mašīnu. Otru mašīnu. Brauc šur. Tā, Tofik, mēs tagad mācīsimies. Nevis spēlēsimies ar mašīnām. Šodien jau pietiekami tu esi slinkojis un gulējis somā. Jā. Tagad tava kārta mācīties. Tā. Tā, tagad iztēlojies, te ir liels ceļš, šoseja. Daudz mašīnu tur brauc. Jā. Šeit būs gājēji pāreja. Es esmu maziņš cilvēciņš, un man nav galvas. Tas jautājums ātri ir jāatrisina. Bet tev būs jāiztēlojas, labi? Jā. Tu iztēlosies, ka man ir galva. Jā. Nu? Kāda galva, vai ne? Labi. Cik smukiņš. Smuks cilvēks. Smuks cilvēks ar lielu galvu. Jā. Viss, es eju pāri ceļam, jo man ir jātiek uz jūru. Jā. La. Stop! Kas notika? Ko tu dari? Pa kreisi mašīna brauc. Kas man jādara? Stāviet pie ceļu. Apstājamies pie ceļa. Paskatāmies pa kreisi. Mašīna apstājās. Es droši varu turpināt ceļu. Aha. La. Paga! Kas notika? Tu nepaskaties uz labu pusi. Pa labi. Pa labi, jā. Jā. Tur arī brauc mašīna. Paga, bet Tofik, tā taču redz mani. Tā arī ir apstājusies, paldies. Tātad es droši varu iet pāri ceļam. Jā. La. To tu esi iemācījies. Jā. Malacis cilvēks tev saka paldies. Tu labi iemācīji šķērsot ceļu. Jā. Paldies. Jā. Tofik. Es, Tofik, tev rādīšu attēlus ar ceļazīmēm. Jā. Dažādām. Varbūt visus tu nepazīsi, bet kopīgi mēs izrunāsim un tu zināsi, ko tās nozīmē. Pirmā diezgan grūta. Es tikko redzu šito situāciju. Jā, Cilvēks, jā. Pārējie gāja. Gājēja pārēja. Viena konfekte ir nopelnīta. Ko tu tur redzi? Tas ir pilsētā. Tā ir pilsēta. Ja es ar smago mašīnu braucu ātri. Nedrīkst ātrāks brauc. Cik kilometru stundā? Pilsētā es drīkstu braukt. 100? Varbūt uz tavas planētas, bet Latvijā 50.
Tikai 50 kilometrus. Pilnīgi pietiekami. Tikai. Tas nav Tofik tikai, tas ir ļoti ātri. Jo mašīnai jāstājas pie katra luksofora, jāskatās, vai Tofiks neiet pāri ielai. Šāda zīme. Tā tev ir ļoti svarīga, jo tu esi slinks kājām gājējs. Jā, tā tev ir svarīga. Es to zinu. Tā ir autobusa pietura. Autobusa pietura. Ko nozīmē šī? Bērni spēle. Jā, mašīna, brauc, māja. Jā. Mašīna. Ko tas nozīmē? Nu, ko tas nozīmē? Tas ir mājas pagalms. Tāda zīme norāda, ka mašīnām tur ir jābrauc ļoti, ļoti uzmanīgi, ļoti, ļoti lēnām. Un, jo, redzi, bērni var spēlēt futbolu vai bumbu uz ceļa. Nedrīkst braukt? Drīkst braukt, bet lēnām. Lēnām? Jā, lēnām drīkst braukt. Skaidrs. Un šī zīme tev noderēs svešā pilsētā īpaši. Ko tā nozīmē? Informācija. 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 Tur tu vari uzzināt, ja tu esi apmaldījies, kur tev ir jāiet. Tu vari uzzināt, kur ir autobusa pietura, kur ir trolejbusa pietura. Jā. Visu, kas tev ir vajadzīgs. Es esmu gudrinieks. Tu esi gudrinieks. Un tagad es pārbaudīšu, ko tu esi iemācījies. Tā, labi. Sarunāts? Labi. Sarunāts. Lasi. Autobusa un trolejbusa pietura. Pietura. Re, kur ir pietura? Parādi. Ozīme. Jā, O. pareizi. Jā. Apdzīvotā vietā. Apdzīvotā vietā, kur tā ir, kur... Re, kur viņa ir? Jā, kur uzzīmēta pilsēta. Kur ir pilsēta? Labi. Tā, dzīvojamā zona. Dzīvojamā zona. Dzīvojamā zona. Tur brauc mašīnas, ir mājas. Jā, vesela glezna uz tās zīmes. Jā. Bērni spēlē bumbu. Jā. Labi. Velosipēdu ceļš. Jā. Kur ir velosipēds? Kur drīkst braukt velosipēdisti? Tu varēsi būt ceļu policists. Jā. Tu visas zīmes zini. Jā. Un šī? Ej pāri ielai. Nu, pajokojies. Būs vai nebūs zaļā? Nu zaļa. Nu, zaļā. Jā. Nu, ko, Liene? Es visu zinu par drošību. Nē. Tu visu zini par ceļu drošību. Par ceļu drošību. Jā. Es nezinu, kā uzvesties mežā. Mežā īstenībā ir ļoti, ļoti droši. Jā. Tikai ir jāuzmanās ēst visas sēnes pēc kārtas, jo Latvijas mežos aug arī mušmiras. Jā. Tās ir indīgas. Nedrīkst iest. Tāpēc mājās var nest un taisīt sēņu mērci tikai no tām sēnēm, kuras tu pazīsti. Un ja tu nezini, kas tā par sēni, tad ir dažādas tādas enciklopēdijas, kurās tu vari paskatīties. Tās visas tev ir. Tu Jā. vienkārši atnāc mājās, atšķir enciklopēdiju, Jā. skaties, tā sēne ir vai nav ēdama. Skatu šo, zaļā. Zaļa mušmīre. Un kas ar šo? Panteru mušmīre. Zaļa mušmīre. Ļoti indīga. Arī ļoti indīga. Tālāk mežā dažreiz gadās čūskas. Vai tu zini, kas ir čūskas? Uz tavas planētas ir čūskas? Tāds garais tarps. Nu, tādi garāki un īsāki dažādas ir čūskas. Dažas čūskas arī indīgi kož. Tāpēc skaties, ja čūska tev lien pa priekšu, tu tai ļauj aizlīst, nekāp tai virsū un tad tā neko ļaunu nedarīs. Jā. Un ejot cauri mežam, vienkārši skaties, kur tu liec savas burvīgās kājiņas. Un nevajag klieča. Un- Palīgā man! Čūska var tikai nobīties no tā. Un pati pēdējā svarīgā lieta – ērces. Varbūt tu esi redzējis tādu zīmi, ērce uzzīmēta un uz kokiem uzlikta. Tas nozīmē, ka ir mazliet jāuzmanās. Un atnākot mājās, vienmēr jāapskatās, vai kāda ērce nav tev uzrāpušies virsū un nerāpjas pa tevi. Jā. Jā, un ja tā ir noticis, tad vienkārši jāiet pie ārsta, un ārsts tev to ērci izvilks ārā. Bet nesāp? Nesāp, un arī var potēties, lai ērces kodums tev neko nevarētu nodarīt. Bet, Tofika, man gan vairs nav laika, man ir jādodas prom, bet tu paliec un atkārto visu, ko mēs šodien uzzinājām. Labi? Žēl, Labi. bet es atnākšu atkal rīt. Atā, Liene! Atā! Viņam! Vadā!
Tā, Lieni! Tā, paldies tev! Visu labu! Aizgāja. Tagad es esmu studijā viens un varu pableļoties. Tā, vien mirklit. Так, ну ну-ка, еще так, вот, и так, да, ну, так, фу. Vien mirklit, vēlreiz. Nu, ko, bērni, es visu zinu par satiksmes noteikumi. Tā, aizmirst to līdz cikiem kilometriem jābraukt pilsētā, tāpēc apdzīvojamā vietā. Vienalga. Tagad tā. Bērni, visu jums labi. 1, 2, 3. Es